Sandri, apsveic ar uzvaru 5-2 pirmais panākums šajā pasaules čempionātā. Kāds bija šis mačs pret Austriju? Es domāju, mēs iesākām diezgan lēni un divreiz bijām iedzinējos. Neizmantojām iespējas savas pirmajā periodā, otrajā periodā arī. Un tad trešajā beidzot iznācām un izmantojām iespējas, sametām vairāk pa vārtiem un spēle aizgāja uz labo pusi. Cik grūti ir, drīzāk jau mentāli, kad tu šajā spēlē dominē metienos vai iespējas vairāk nekā viņiem, bet nekrīt arī pārtos rezultāts 2-2 sākoties trešajam periodam? Nē, es domāju, vienmēr ir forši spēlēt ar ripu un vienmēr dominēt spēli, bet iespējas būs un, ja arī dominēs pārējo visu atlikušo spēli, iespējas vēl būs, tikai jāieliek tā ripa pārtos. Cik varbūt fiziski grūti bija šī spēle un kā Austrija spēlē šajā mačā? Es domāju, fiziski mums vakar bija tāda vairāk brīvdiena un bija treniņš tikai viens. Un, mēs bijām gatavi, mums fiziskais treneris palīdzēja, paldies Mārtiņam. Jā, es domāju, mēs bijām diezgan gatavi. Vienīgais tas agrais rīts, kas bija, varbūt iesākām bišķi lēni, kā es tev teicu, divreiz iedzinējos, bet saņēmāmies un uzvarējām spēli. Tieši gribēju prasīt nākamo jautājumu. 10-30 mačus, cik bieži karjerā tev bijušas šādas spēles tik agri? Īstenībā Zviedrijā vienmēr bija 3 spēles pēc kārtas. Mēs spēlējām ar Danu kopā arī. Un trešā spēle vienmēr bija agri no rīta kaut kādos 12, 11. Tāpēc tas ir ierasts jau process. Un domāju, katram arī hokeja karjerā ir bijuši treniņi arī 6 no rīta. Kādas bija sajūtas pirmoreiz dzirdot šajā turnīrā Latvijas himnu un stāvot zilās līnijas? Protams, ļoti foršas sajūtas. Un paldies arī faniem, kas atnāca, vecākiem, kas atbalstīja. Ļoti liels paldies jums arī. Paldies!